Mēs skatītāji iesim tālāk, un mēs runāsim par partnerattiecības biblioteku atbalstam. Kas tas tāds ir? Kā varbūt arī mēs tur varētu iesaistīties, un galvenokārt arī domājot par uzņēmējiem, kas ir gatavi ne tikai nākt ar savu iniciatīvu, bet nākt ar lielākiem darbiem, lai palīdzētu savam novadam vai savai tuvākajai bibliotekai. Paldies, dāmas! Sandru Vīgantu lūkšu pie sevis, lūdzies laipna. Tāpat arī Ilze Kārs, Valmieras biblioteku bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja, padalīsies savos iespaidos. Ilze, pievienojieties mums, jā. Jūs joprojām varat uzdot jautājumus 3td@3td.lv. Trešais tēvdēls, ciparu rakstiet arābu ciparam, pēc tam liekat 2 burtus un vajadzētu vispār bibliotekām. Bibliotekas.lv arī ir dabūnams, un mēs turpināsim par partnerattiecībām bibliotekās. Sandra Vīganta, 3TD komunikācija vadītāja, 3. tēvdēla komunikācija vadītāja. Mēs 3TD asociējās ar Riepu Marku, es atvainojos. Saukt pilnā vārdā būtu daudz labāk. Sandra, lūdzu par partnerattiecībām. Cik es saprotu, partnerattiecības tas jau ir kaut kas vairāk, proti, tas, kad jau uzņēmēji vai kāda uzņēmēja grupa iesaistās kādas bibliotekas vai biblioteku atbalstam. Jā, Uģi, patiesībā mēs par partnerattiecībām jau runājam kopš agra rīta, kopš 11. kā mēs Tas ir kā virs ar sievu, principā. Roka ar cimdu vai... Varētu tā teikt, un jebkādas partnerattiecības bibliotekām, manuprāt, ir ļoti svarīgas gan ar pašvaldībām, gan ar valsti, gan, protams, ar uzņēmējiem. Un runājot par uzņēmējiem, tomēr jāsecina, ka pagaidām bibliotekas nepietiekami sadarbojas ar uzņēmējiem un otrādi. Vai uzņēmēji nepietiekami sadarbojas ar bibliotekām. Un, protams, ir daudz piemēru Latvijā, bet tie ir nepietiekami. Projekta 3. tēvdēls ietvaros mums ir samērā veiksmīgi iznācis sadarboties ar lielajiem uzņēmumiem, bet gan tikai tādā aspektā, ka uzņēmumi ir sapratuši, ka caur bibliotekām viņi var sasniegt diezgan lielas iedzīvotāju auditorijas, un bibliotekās viņi ir redzējuši šīs te bibliotekāru prasmes, spējas, nodot vajadzīgās zināšanas, lai attiecīgie uzņēmumu pakalpojumi, vai tās būtu bankas, internetbanku pakalpojumi, vai tas būtu Latvenergo ar maksājumiem par elektroenerģiju, vai Lattelekom, vai Inbox. Ar visiem šiem uzņēmumiem mēs esam sadarbojušies, bet kā jau teicu, vairāk tādā nozīmē, ka uzņēmēji ir snieguši bibliotekāriem zināšanas, lai bibliotekāri varētu konsultēt iedzīvotājus, kā izmantot šos te daudzos pakalpojumus. Kas dažreiz varētu būt arī reklāma. Pilnīgi noteikti. Un, protams, ka mēs saprotam, ka caur šo arī uzņēmēji ir ieguvēji. Un tad mums gribas jautāt, cik liels ir, teiksim, cik paši uzņēmēji ir novērtējuši šo te ieguvumu biznesa izteiksmē, un otrs, vai viņi ir būdami labvēlīgi novērtējuši biblioteku savukārt šo sniegumu viņu šo te labāko biznesa rezultātu. Jā, bet mēs nevaram teikt, ka uzņēmēji nav pateicīgi. Protams, piemēram, arī sadarbojoties ar Lattelekom, mums ir bijis projekts, kad vairākas 11 reģionālās bibliotēkas saņēma dāvanā televizorus. Savukārt pagājušajā vasarā sadarbojoties iedzīvotāju apmācību programmā, 28 bibliotekas saņēma portatīvos datorus, kas vienai otrai bija liels ieguldījums papildinot jau esošo datoru krājumu. Un tādējādi, protams, mēs arī kā projekts un kā projekts pārstāvot Latvijas bibliotekas, protams, mēs gribētu, lai vairāk ir šī sadarbība, kas ir šī labdarība, jeb dāvināšana, ziedošana, un caur ko arī bibliotekas iegūtu kaut kādu noteiktu atbalstu, jo
mums visiem ir jāsaprot, ka caur bibliotēkām, ja arī mēs neesam paši biblioteku lietotāji, tad caur bibliotēkām ieguvēja ir visa sabiedrība kopumā. Un arī varbūt tie uzņēmēji, tie baņķieri un lielāki, mazāki uzņēmēji, kuri varbūt paši arī neiet uz bibliotēku, jo varbūt nav laika, nav vajadzības, bet mēs tomēr visi kā sabiedrība esam ieguvēji. Nu, lūk, un tad šajā gadā mūsu projekta ietvaros ir tāda iniciatīva kā semināri bibliotekāriem interešu pārstāvniecībai, kur viens no semināriem šajā te ciklā ir tāds, uz kuru bibliotekāri var aicināt potenciālu esošos, tur, kur tie ir, bet to nav daudz, vai arī potenciālos sadarbības partnerus, tā skaitā uzņēmējus. Un atklājas interesantas lietas, ka viens no iemesliem, kāpēc varbūt līdz šim tā sadarbība nav veidojusies, varbūt pirmais, es teiktu, ir iniciatīvas trūkums no bibliotekas vai arī no uzņēmēju puses, bet otrs ir tas, ka patiesībā uzņēmumiem vai lēmumu pieņēmējiem uzņēmumos ir nepietiekami zināšanas par to, kas ir bibliotēkas, un ar to arī jau mēs patiesībā šodienu sākām, ka priekšstati ir atšķirīgi nekā ir realitāte, un ja mēs novērtētu bibliotēkas ar visu to, kas tur ir, ko tās var dod sabiedrībai, mēs varbūt būtu gatavāki arī atbalstīt, bet mums vajadzīga šī izpratne. Un tad derētu tas piemērs, ko šorīt mans angļu kolēģis mārketinga lekcijā bibliotekāriem minēja, ka kādā pietiekami ietekmīgā laikrakstā bija ietekmīgs žurnālists būtu publicējis sleju, sakot, ka biblioteku laiks ir pagājis. Un tad viens bibliotekārs uzdrošinājās viņam aizrakstīt e-pastu ar uzaicinājumu, bet lūdzu atnāc apmeklē manu bibliotēku. Un patiesībā šī situācija, kad žurnālists tikai pateicoties šim bibliotekāra uzaicinājumam atnāc, tomēr iegriezies bibliotekā. Pilnīgi, jā, un tur sekoja nevis viena sleja, bet tur sekoja vesela virkne publikāciju par to, kas ir bibliotēkas un patiesībā, ko tās dod. Un es tūdaļ varbūt arī beigšu, bet es gribu dažus piemērus nosaukt, ko es tikai dažus. Ir daudz lielisku piemēru, un es domāju, katrs lielāks un jo īpaši mazāks uzņēmējs būtu pelnījis, ja viņš jau līdz šim ir atbalstījis biblioteku, ka mēs viņu nosaucam, bet man nav šī saraksta šodien līdz. Krēslu vai plauktu var nopirkt. Jā, bet tieši tā var nopirkt krēslu vai plauktu, var sagādāt mazajai bibliotekai malku visai ziemai, var izbūvēt piebraucamo ceļu, var sakārtot ieeju, izveidot uzbrauktuvi tiem, kas apmeklē biblioteku ratiņkrēslos, var kafēnīcas var palīdzēt, un es redzu šeit arī Ulbrukas bibliotekas vadītāju sēž. Viņas bibliotekai savukārt ir šī pieredze sadarboties un ļoti veiksmīga, tā kā ir šie piemēri. Un noslēdzot, viens piemērs no Lietuvas. Mēs parasti Igauniju pieminām. Jā, bet es pirms kāda laika piedalījos Lietuvas bibliotekāru konferencē, un arī bibliotekas vadītāji dalījās savā pieredzē. Un viena no bibliotekārēm stāstīja par to, ka viņai bija sapnis bērnu bibliotekā. Tā bija kādas pilsētas biblioteka ar atsevišķi ar bērnu biblioteku. Viņa tik ļoti gribēja, lai bērnu bibliotekā smaržo pēc šokolādes. Un šajā te pilsētā, Šauļi, Paņeveža, vienā no šīm pilsētām bija tieši šokolādes fabrika. Un mēs, protams, varētu iedomāties, ka bibliotekāri aizgāja pirmo reizi un jau nākamā dienā bija šokolādes smarža bibliotekā. Protams, ka tā nebija, jo viņai tas paņēma arī, bet viņa bija neatlaidīga. Viņai patiešām bija liela šī iniciatīva, liels šis sapnis, šī vēlme šo šokolādes smaržu bibliotekā ienest, un viņa izveidoja sev plānu un darīja to neatlaidīgi. Un pēc, ja nemaldos, pusgada bibliotekā tiešām smaržoja pēc šokolādes, turklāt bērni bija iesaistīti
iesaistīti, lai veidotu stāstiņus, popularizētu Lietuvu pasaulē, kurus, ja nemaldos, drukāja vai ievietoja šokolādes tāfelītēs ietinamajā papīrā. Tā kā, atkal šī sadarbība parāda, ka, dodot kaut ko bibliotēkai, mēs iedodam daudz ko vairāk, varbūt, nekā tikai. Nebija pēc tās šokolādes smaržas bērni nepieprasīja, kur tad ir šokolāde? Bija, tur jau smaržoja un bija šokolāde un neatņemama sastāvdaļa. Un bērni, bērni ir bērni. Viņi arī, protams, padzirdējuši to, ka dažkārt bibliotekāri iedod šokolādi. Protams, kā arī bērnu apmeklējums pieaug šajā bibliotekā. Pārtīs kamolīti, un kamolīts ir uztīts uz šokolādes, vai ne? No sērijas. Ilze? Vēl viens pienākums. Rūpēties, lai piesaistītu sev finansējumu, savu sargeņģeli, savu sponsoru. Sauciet, ka nav bibliotekāram pa daudz? To pienākumu. Es domāju, ka tas droši vien atkarīgs, ja mums ir mērķis. Es saprotu, ka tas ir dzīves aicinājums. Es to ļoti labi saprotu. Tas nevar kurš katrs cilvēks strādāt par bibliotekāru. Tas ir aicinājums. Bet, tagad mēs sākam, bibliotēkas agrāk bija tā, ka viņš smaidīgi sagaidīja bērnus vai pieaugušos, viņš kartotēkā paskatījās grāmatu, ir vai nav, tad aiziet plaukt, parādīja, kura rinda, kurš alfabēta burts, kāds vāciņš vai pat paņēma visu. Tagad ir tas, nav pa daudz. Droši vien, ka mēs kopumā izskatās daudz, bet katrs bibliotekārs laikam tomēr arī izvēlās to veidu, kā viņš saprot un varbūt arī, kur viņam vairāk dotību. Es strādāju Valmieras bibliotekā, bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja esmu. Un arī šie bērni iesaistīšana pa lasītājiem īstenībā ir visu laiku tāds izaicinājums, jo tagad es jau strādāju daudz gadus, jau 30. Un sākumā tiešām, kad nebija šo datoru, grāmatu lasīšana tomēr bija tāda, viņai bija savu prioritāti. Bet šobrīd daudz viņai konkurentu grāmatu lasīšanai. Jā. Būs vēl vairāk. Un būs vēl vairāk, jā. Un tā kā tomēr mums ir visu laiku jāpatur prātā, kad biblioteka nevar pārvērsties tomēr, ka mēs nevaram pārāk aizrauties ar citām lietām, ka grāmatai vajadzētu būt tai pamatlietai bibliotekā. Un īpaši jau bērnu bibliotekām, kuras mēs esam tāpēc, lai mēs tomēr atgādinātu, ka grāmatu lasīšana ir svarīga. Man šķiet, Ilze, neviens taču neapstrīd. Mēs visu dienu pamatā, mēs lielu daļu šodien esam runājuši pamatā par grāmatām patiesībā. Mazāk par datoru. Jā, bet ir tā, ka sabiedrībā pa brīžam pavid jautājums. Drīz jau grāmata nebūs. Mēs lasīsim visu datorā. Un tas jautājums ik pa brīdim liekas, varbūt tiešām šī grāmata pārvedīsies datoru formā un mēs. Un tad gribās sev aizstāvēt, vai ne? Jā, bet mēs arī visu to saprotam, ka tomēr no grāmatas mēs neesam gatavi atteikties šobrīd. Neesam, bet es domāju, ka kaut kādas elektroniskas ierīces pieaudzēs savu procentu, gribot, negribot tajā lasīšanas kultūrā. Grāmata paliks, jautājums, cik daudz. Ilz, bet par to partneru attiecību. Jums ir reāla pieredze, jūs to darāt, vai šis uzņēmums atrada jūs vai jūs viņu? Tas mums bija jāsaka tāds pirmais mēģinājums. Un uzreiz sanāca? Bet tam bija daudz svarīgi, tādi labvēlīgi faktori. Ir tā, ka mums, blakus bērnu žūrijai, mums ir pietiekoši daudz lasoši bērni, un tie, kas lasa, viņiem ar vienu bērnu žūrijas kolekciju ir par maz. Mums ir tāds vasaras grāmata, mums ir mūsu bibliotekas tēls ir Zvirbulis, pēc Vika grāmatas sarežģītais zvirbulēns. Un viņam Zvirbulim ir savs vasaras lasīšanas gross. Un tur ir arī ielikts, līdzīgi bērnu žūrijai, tur ir ielikts katrai vecuma grupai zināms skaits grāmatu. Obligātā literatūra, sauksim īsties. Tas, ko iesaka Zvirbulis, bet neko skolotāji. Bet tur ir arī dažādi motivācija. Bērni tur pelna punkts, pēc tam vasaras beigās tur ir apbalvošana. Un mums vajadzēja kaut kādu atraktīvu dāvanu šiem lasītājiem. Un uzrunāju Kraftfuda pārstāvi. Līgu Brasliņu. Viņa ir pati valmieriete bijusi. Viņa ir pati lasījusi bibliotekā un vēl tagad lasa. Un viņa teica, bet pat cik Kraftfood ir ļoti liela kompānija un viņi nevar atbalstīt tikai vienu biblioteku. Uzņēmums atbalsta daudzskaitlīgu tādu lielu kampaņu. Viņa teica, kāpēc tu nevari iesaistīt visas Latvijas bibliotekas? Tas man pirmais brīdī bija apmulsums, ja es tomēr esmu Valmieras bibliotekā, un es neaptveru visu. Lauka pavērās, un visu Latviju tagad aptvērt, un tagad ziniet, visu Latvijas bērnus.
Bet mums ir ļoti laba sadarbība ar Nacionālās bibliotekas bērnu lasīšanas literatūras centru Silviju Treķakovu. Silvija arī uzreiz piekrita, kad mēs šo dāvinājumu piesaistīsim bērnu žūrijai. Un tad mums bija laba vieta Rīga bērnu literatūras centrs, kur pārējās Latvijas bērnu bibliotekas, arī publisko biblioteku bērnu nodaļas varētu viegli saņemt šo dāvinājumu. Tad mēs izdomājam, ka tā nebūtu labi, ka šis ziedojums bija bērnu košļējumās gumijas publišieris. Arī pilnīgi jauna lieta bibliotekās. Neviennozīmīgi tāda, ka visi urā, tas ir burkāns. Bet tas nav burkāns, tā ir košļējumā gumija. Dažādi viedokļi. Un tad mēs vēl piesaistījām arī tā, ka bērni varētu arī rakstīt stāstus krāsainā burbuļu vasaras piedzīvojums. Izklausās skaisti. Jā, un tad mums 10. gadā mēs uzreiz faktiski mums bija atbalsts no uzņēmuma, bija atbalsts no bērnu literatūras centra, un es uzņēmos arī vadību tādu koordināciju, jo uzņēmumam bija viņa nosacījumi bija, kad viņi grib arī publicitāti. Viņiem ir savu standartu, ko viņi vēlas par to. Jā, un tad arī mūsu bibliotekas sūtīja savus tādus ziņojumus, ko viņi dara bibliotekā, kādas akcijas notika, kā viņi pūš burbuļus, un bērni sūtīja savus radošos darbiņus. Tad, kad jūs uzzinājāt to Kraftfoods Latvija, beigās jau kaut kādās sarunās atklājās tā viņu motivācija, tad kāpēc viņi tur piedalās? Jā, es par to arī ar viņiem Es domāju, ka viņi naudu varēja ieguldīt daudz veiksmīgāk kaut kā tīri no tāda mārketinga viedokļa runājot. Īstenībā pat ne. Man liekas, arī ka tas pat bija, tur pat arī tika nošauts zaķis, ja? Jā, jo man liekas, ka mēs sev neesam novērtējuši. Ka mēs esam ļoti, šīs mūsu biblioteka tīkls Latvijā, mums ir pietiekoši, mēs zinām, cik mums ir lasītāji dažādi vecumi. Mēs saviem šiem sponsoriem varam pateikt, cik mums ir bērni 1000 lasa. Kāda vecuma grupa, intereses, visu izpētīts pēc Jā, faktiski visi dati mums ir skaidri, un mūsu tie plakātiņi lasošā vasara publišieri bija katrā publiskajā bibliotekā visos Latvijas novados. Un tā ir milzīga auditorija. Un tas ir tas, ko mēs dodam tam mūsu sponsoram. Es tikai šajā mirklī gribētu atgādināt divus datus no 2011. gada pētījuma. Pilsētās 39% Latvijas iedzīvotāji ir aktīvi biblioteku apmeklētāji. Savukārt lauku teritorijās tie ir 42% iedzīvotāji, kas aktīvi apmeklē bibliotekas. Tātad iet tur pietiekami regulāri, un es domāju, katrs pats var parēķināt, cik liela daļa Latvijas iedzīvotāji patiesībā, cik lielu daļu var aizsniegt caur bibliotēkām. Bet arī, ja runājam par bērniem, ja runājam par, ja teiksim, kādam uzņēmējam interesē jauniešu šo auditoriju, tad Rīgā jaunieši apmeklē 23%, laukos 61%. Tā kā principā, ja Rīgā viņi var dabūt gandrīz visus vienu vietu, tad laukos viņiem to ir grūti, bet ar bibliotekām, liekas, tur pietiekami viegli izdarīt. Tieši tā. Jā, un bija arī pēc pirmā gada šī uzņēmuma menedžeri teica, kad viņi, jo tika salīdzināti ekonomiskie rādītāji, ka tieši Latvijā ir šis pārdošanas apjoms viņu produkcijai stipri lielāks kā Igaunijā un Lietuvā. Un viņa plāns bija arī, lai mēs palīdzam iesaistīt, un šādu kampaņu organizējam arī Lietuvā un Igaunijā. Pat tā, ja? Jā, tā bija tiešām tā mums bija tāda novitāte, kurā mums sagadījās apstākļi veiksmīgi. Jā, bet es saprotu, bet tas ir pirmais solis pietiekami veiksmīgi, bet vai jūs mazliet neuztrauc tas, ka tas varētu pārvērsties vairāk par tirgu nekā par biblioteku, vairāk par kaut kādu tā, kas komercija sāktu nomākt kaut kādas lietas? Saprotiet, nauda dara liels brīnums, un tagad cilvēks, kurš varbūt grib, ne ļaunprātīgi, bet izmantot akurātu mārketingu viedokli, lai viņš tikai dabūtu peļņu, viņš tagad saka, apstāties, jūs man tagad padavāt labu ideju, un es tagad laidīšu. Bet mēs jau savus nosacījumus arī varam saskaņot, vai ne? Mums jau arī, mums ir savs finansējums, mēs jau neesam pilnībā atkarīgi no šī uzņēmēja. Tā kā šeit, man liekas, mums ir pirmais solis, lai mēs šo lietu mēģinātu labvēlīgi abām pusēm. Savā ziņā, jā, jums ir pietiekami daudz rocības un iespējas, lai pateiktu jā vai nē.
Un es domāju, ka tas arī ir viens no tādiem būtiskākajiem sadarbības, partnerattiecību principiem, ka mēs gūstam appusēju labumu, bet savukārt, teiksim, tā labuma gūšana varbūt nevienmēr tai arī ir jābūt tajā pirmajā vietā, jo mēs varam arī vienkārši dāvāt vai ziedot un iepriecināt tieši tā. Galu galā iepriecināt. Nu, ja. Jums bija pēctecība pēc šīs akcijas? Bija kāds uzņēmums, kas gribēja pieteikties uz nākamo sezonu? Nu, ziniet, tā laikam ir šeit tik lieliem uzņēmumiem, kā bija mums sadarbībā Kraftfood, ir nepieciešams visas sistēmas līdzdalība. Un tas ir, jo man liekas, ka mēs varam ar savu kādu vietējo uzņēmumu sadarboties, bet tik lielu uzņēmumu, tas būtu varbūt tā lieta, kas būtu viss biblioteku tīkla. Bet ja nav tāda, tad arī mazi jūs ņemtu pretī. Nu, priekš sevis lokāli. Jā, es domāju, ka man liekas, ka uzņēmumiem tomēr viņiem nav pietiekoši informācijas, cik mēs šobrīd esam tādi iedzīvotāji atbalstīti un apmeklēti. Un, kad, man liekas, mums tas jāturpina šis darbs šādas dienas, kā šī biblioteka. Skaidrs, tagad katrā bibliotekā būs vēl arī marketinga. Jā, bet es domāju, ka arī maz ticams, ka uzņēmumi būs tie, kas izrādīs pirmie iniciatīvu. Tāpēc, kā tas bija Ilzes gadījumā, viņa tiešām bija pirmā, kura domāja, man šie bērni, kas piedalās lasīšanas programmā, ir kaut kādā veidā jāatalgo, jāiepriecina, jāmotivē. Un tā bija viņas iniciatīva. Un patiesībā es ļoti, ļoti aicinātu bibliotekārus nebaidīties uzņemties iniciatīvu, uzrunāt lielus, vidējus, mazus uzņēmumus. Un galvenais ticēt, kā tādā šokolādes gadījumā, ka tas izdosies. Bet palikt nevis tikai pie smaržas, bet arī pašu šokolādi. Protams. Bet manuprāt, jau šeit arī ir viens stāsts par to, ka arī novadu vadība, kurai varbūt to uzņēmēju loks ir plašāk pazīstams, ka viņi var kaut kādus resursus, kas nāk no uzņēmuma, novirzīt jau mērķi jau. Nāc pie mums, mēs tev sadarbosimies, visu pataisnot tikai visu, ko mēs gūstam labumu uz biblioteku. Nu, lai tas ir tā, varbūt arī vēl jo pieslēgtu to pašvaldību, jo viņiem jau tomēr tie sakari ir vairāk un tās pieredzes, jo gal galā viņiem ir savā ziņā šefība par tā biblioteku. Es domāju, tas ir lielisks priekšlikums. Gan jau es domāju, lielākā daļa jau to zina. Tikai ir jautājums, kā mēs arī vienā otrajā sarunā nospriedām, vai novadam tas interesē. Vai deputāti visi, kas ir tur, es atvainojos, nevis sēž, bet strādā, vai viņi ir vienojušies par interesi kā biblioteku, vai viņiem ir citas intereses. Jā, man liekas, ka mums arī bibliotekāriem jāmācās sadarboties, jo mēs bieži vien esam viss kopums vajadzīgs, un ja mēs tā domāsim tikai, ja manai bibliotekai tas nav izdevīgi, tad es tā kā nepiedalos. Ilzi, jūs kašķēties ar citām bibliotekām? Mēs nekašķējamies, bet sponsoru lietā, šajā lietā mums vajadzētu ļoti sadarboties. Un nevis tā kā, varbūt, ja kādai citai bibliotekai tas ir izdevīgi, es piekrītu, kā tīkls arī šajā lietā un piedalos šajā programmā. Nevis varbūt, ja man tas nav, tad es daru savas lietas un tā kā kolektīvam justies. Man tā liekas, ka pēc šī piemēra Kraftfood es saprotu, ka mums bija ļoti svarīgi visiem justies. Apzināties, ka jūs esat viens liels kopums. Jā, un visiem izlikt arī plakātiņus un visiem šo akciju atbalstīt. Kaut varbūt man ir citi darbi, un es tajos neesmu tik ļoti iesaistīta. Bet solidāri atbalstīt bibliotekas akciju. Protams, jūs esat vienots organisms. Nav tā, ka viens dzīvo tur savu autonomo dzīvi atsevišķu Alūksnē, otrs Liepājā. Kā Liepājas, ko es par viņiem neko nezinu, negribu zināt. Nevajag. Viņiem tur noteikti citas grāmatas nekā man ir. Iespējams vairāk, un man skauž, tāpēc nē, ar viņu neiešu. Man liekas, ka mēs varbūt esam radoši. Dažādās bibliotekās tik daudz, kas notiek, un varbūt ir arī grūti visam jau tā izsekot līdzi. Bet tomēr, ja ir lietas, tad atbalstīt citam, viens otru. Un, manuprāt, ja, piemēram, es kā uzņēmējs aiziet uz biblioteku, man ir stereotipisks tāds viedoklis, ka biblioteka, pag, jūs kaut ko ar naudu, jūs kaut ko gribat. Nē, man te ir grāmata, te viss pietiek, viss cauri. Nav tā gadījumā. Kad tas bibliotekas tomēr tīri organiski, tām lietām viņš nezina, viņš nepārzina, viņš labāk turās, nē. Tieši tā. Tas ir, ko mēs jau, man liekas, vismaz reizes 3 uzsvērām šajā sarunā, ka arī bibliotekas ir atbildīgi. Ja mēs gribam, lai mums veidojas šī sadarbība un partnerattiecības bibliotekām pašām arī ir jāsaprot, ka ir jāstāsta, ir jāveido šis pareizais priekšstats. Sandra?
Ja man kā bibliotekāri atnāk uzņēmējs un saka, es gribu sadarboties, un es skaidru gaiši apzinos un es atzīstu, nebaidos atzīties savu neziņu vai neprasmi, ka es nemāku tās lietas kārtot, zvans trešajam tēvdēlam? Arī kaut Arī, vai, ja? Jā, vai Nevajag kautrēties. Vieglāk atcerēties e-pasts 3td@3td.lv. Un tad trešais tēvdēls varētu ar šo uzņēmēju nokārtot tās lietas. Tieši tā. Un līdz šim arī patiesībā projekta ietvaros šī praksa tieši tā arī ir strādājusi. Jo ne mēs gājām pie Inbox LV, ne mēs gājām pie SEB bankas vai Hansa bankas. Viņi nāca pie mums. Viņi redz saprota to tirgu. Jā. Paldies!